Sveiki, draugi! Kāda ir iegūma no meditācijas? Virspusēji visbiežāk sastopamie atsauksmēs no jaunajiem meditētājiem ir lielāks iekšējs miers, lielāks iekšējs prieks, mazāk stresa un lielāks koncentrēšanās spējas. Bet pārbaudiet to paši no savas pieredzes un tad varēsiet padalīties ar citiem. Tad maijā, sākot ar 15. māju, es plānoju vadīt 4 nedēļu kursu, kur katru nedēļu būs viena video lekcija tieši saistē, un pēc tam kopā ar kursu piedāvāšu jums izdals materiālus, kā arī ierakstīšu vairākas audio meditācijas, kurām sekot līdzi, kas palīdzēs jums ātrāk radīt pašiem savu meditācijas praksi. Kursa cena būs 50 € par visu 4 nedēļu kursu. Ir pagājuši 10 nedēļas, kopš iesāku meditācijas pasniedzēju apmācības kursus, un tagad tie ir veiksmīgi pabeigti. Un šobrīd strādāju pie latviešu valodas kursa materiāliem, lai varētu tos pasniegt tiešsaistē vai klātienē. Kas vēl paspējis notikt? Izlaidu daudzus video logus, ko gribēju ierakstīt par katru nedēļu kursā. Mums bija jāieraksta arvien jauni apmācību video, kur apmācījām viens otru vai cilvēkus no malas, un pēc tam jāanalizē vienam otra video un jāatrod ieteikumi, ja tādi bija. Tāpat arī adresējām tādus jautājumus kā kursa mārketings un kā veidot saturu īsākam vai garākam kursam. Tāpatām arī iesāku tulkot, jau vienu video izliku, kur tulkoju dažādo Nandas runātāju, šī gadījumā tas bija Swami Kriyananda, video, kur viņus mēģinu sinhroni tulkot, lai piedāvātu šo saturu latviešu valodā. Trenējos tulkošanai, ko vajadzēs tad, kad Swami Aša viesosies Latvijā oktobra un novembra mijā, lai varētu viņas lekciju paralēli tulkot arī latviešu valodā. Un nedaudz sāku savas aktivitātes Instagramā, lai piesaistītu cilvēkus meditācijas kursam. Tā kā sekojiet man arī tur. Līdz nākamajai reizei.